Pirmo reizi Latvijas vēsturē skatieties televīzijas tiešraides no orientēšanās sacensībām. Spēks, intelekts un komandas gars. Esiet pazīstami Latvijas vīriešu izlase. Gadu no gada tas sniegums turpina uzlaboties. Gan individuālajās, gan stafešu sacensībās latvieši kļūst arvien konkurētspējīgāk ar pasaules eliti. Pavisam jaunā līmenī mūsējos ir pacēlis Edgara Bertuka spožais sniegums pagājušā gada pasaules meistarsacīkstēs, kur viņš triumfēja vidējā distancē, izcīnīja bronzu garajā un nodrošināja augsto 7. vietu stafetē. Seko līdz manām gaitām pasaules čempionātā. Stabila izlases pamatvērtība ir arī mūsu pirmais Eiropas čempionātu medaļnieks Mārtiņš Sirmais. Gribu izbaudīt orientēšanās azartu. Skaties, kā man veiksies pasaules čempionātā Somijā. Ar katru gadu arvien labāku sniegumu demonstrē rīdzinieks Kalvis Mihailovs, kurš atzīstams startēja arī 2012. gada pasaules meistarsacīkstēs. Vēl Latviju pasaules čempionātā pārstāvēs madonietis Andris Jubelis, smiltenietis Arturs Pauliņš un pasaules čempionātu debitants Jānis Kums no Alūksnes. Latvijas labākie orientieristi starp pasaules klases atlētiem. Skatieties 12. un 13. jūlijā LTV7 tiešraidēs no Somijas. Pasaules meistarsacīkstes orientēšanās sportā. Kas meklē, tas atrod.